Tātad, mums vēl ir diezgan grūti, kā jau vienmēr svinīgā daļa, kamēr mums iekustinās tā. Mums ir jāizdara viens uzdevums. Mums vienam ar otru jāiepazīstās. Cilvēks nekad, visdrīzāk, tas, kas sēž jums pretī, neatcerēs, ja jūs pateiksiet, mani sauc Jānis, mani sauc Jānis. Lai cilvēku mēs atcerētos, vai jebko, lai mēs varētu divi atcerētos, mums tas ir jāsaista ar kaut kādām emocijām. Ne? Tāpēc mēs esam sagatavojuši jums šādu te burciņu. Jums katram būs jāizvēl, varbūt vīrs izvēlts vienu un nodemonstrē, lai jūs saprotat, kāds būs jāizdara. Nu, izlasi, lai cilvēks saprot. Pasaka, kā tevi sauc vedēja lomā. Okay. Ja? Mani sauc Artūrs. Nu, tu tā nesapratīsi. Labi. Te īstenībā rakstīts. Taisot pietupienus un piespiežot zodu pie krūtīm. Tātad man par sevi jāpastāsta vienā teikumā ar tādiem paņēmieniem, tas ir Un vēl pieminēšu vienu vārdu, vēl vienu lietu pieminēšu. Mēs to nedaram, nu tikai tā ķeksīšu pēc. Mēs to daram uz visiem 100%, jo jums ir jāsaprot. Mūsu uzdevums šodien jaunajiem pārim ir radīt dienu, kuru viņi nevarēs aizmust. Tātad saņemam sevi grožos un daram uz visiem 100. Es zinu, ka šis ir viens no grūtākajiem paņēmieniem fiziski izdarāms. Es domāju, ka tas ir nereāli, bet nu labi tāpat. Mani sauc Artūrs un es esmu vedētājs jaunajam pārim. Tātad, laiku mēs jums ilgi nedosim. Šī burciņa ceļo apkārt. Tad, kad visi būs pabeiguši no šī gala pirmais... Es ātri sākumā tā Oi, tā varbūt. Es esmu Zane Ilgas Masica. Nu, apaldēju. Vairāk neko nevajag iepazīstinies tev vienā teikumā. Lūdzu. Es? Jā. Bija iespēja. Bija, mēs devām vairāk. Jā. Esmu Ilgas krustmātes vīrs. Īstenībā varētu pēc tam nolasīt, centies atļaut. Uzmanību uz to, kas rāda. sarkana paklājuma nav žēl. Fotografē mani. Tu neesmu, ka tev jāiepazīst. Es esmu krustmāte, Ilgas. Un ko es daru? Es it kā būtu Oskara ceremonijā. Un es esmu iegusi galveno balvu. Nākamais kungs. Man nekā patika jārunā. Man nav vajadzīgs uzstības. Labi. Es tikai nesaku. Tikai piecelies. Paldies, fotogrāfi. Es esmu Jāņa. Māsicas topošais vīrs. Gīns un mani sauc Gīns. Es esmu Jāņa. Man saucē bija. Man bija ķiķinot un aizklāt
Es esmu Helmuts, Jāņa, vecākās meitas draugs. Man viņa ir jātēlo diriģents. Es esmu Nikola un es esmu Jāņa meita. Un kas tam? Kas nav Dieva? No Dievas. Kā tu īsti? Jā. Tu to rindu vajadzētu atmaskāt. Jā, ja tagad jūs. Tagad jūs. Tu to rindu vajag atmaskāt. Nu labi, ielējam, tu līdzēk, un viņš teica, ka vajag iesēt. Man jau sākās viss. Tā. Es esmu Arturs. Es esmu Jāņa krustmeitas vīrs. Kas tev kā? Kā detektīvs. Ok, paldies, ielējam. Detektīvs. Tā labi uzmanīšos viducīti, drosmīgais. Man savs Raimonds. Esmu Jāņa māsas meitas topašais vīrs. Es esmu Kristi. Jāņa krustmeita. Nevar pēc iepriekšējiem saņemties. Man bija ļoti kautrīgi un nepārliecināti. Nevītīgi. Tas sanāks. Es esmu Jāņa Rodinība. Man bija kā no 90. gadiem bandīts. Mani sauc Ilze. Es esmu Jāņa māsa. Tā it kā garām aizteiktos kaut kas neredzēts. Es esmu Ilvas. Es esmu Ilgas māsītes topašais vīrs. Mani sauc Ivars. Esmu Jāņa un Ilgas darba kolēģis.
Man vajag lambaru. Ar uznācienu. Nē, es tam neiešu. Nelauzies. Bet mēs neredzējām. Ko cilvēks ir Es jau domāju, ka man tās bučas kuīti vēl atļauj. Mani sauc Maris. Un es esmu savai mīļajai līdzi, kur ir Jāņa sievas māsīca. Vajag pakstināt krūtis, īstenībā es izlasīju tiešām tā, ka tā jādara, bet nē, tas ir krūšu kurvis. Tā būs? Vai kas skaidrs? Labi, apreiz galvu. Tā, man sauc Kristīne, un es esmu Jāņa sievas māsīca. Ziniet šo skaisto puncīti, kā pieder. Tas manam dēliņam, es esmu mammīte Jānīti un mazajam Linārtiņam veco māte. Lāstot sev puncīti. Slavēt paldies! Atstājam varbūt saldējām ēdieniem. Jūs paši pēdējot. Jā, Jānis kaut kā gribēja. Es Jānitā varu iedot divas. Piedod. Šoreiz sēdē. Ivetā? Matā, Ivetā. Lūdzu, iekšā. Mani sauc Iveta. Esmu Ilgas mamma. Esmu sievas tēvs, ja kas? Albis! Uzmīgi skatoties uz viesiem un bļaujot. Tāda ir sagadīšanās, ka tieši tev tikšu. Man mieram ikam. Ne, nu es esmu Līgavas meita. Un es esmu iedomīga, un es skatos uz apakšu. Dārta. Jā. Iedomīga, nevar paskatīt. Kurš ir Mani sauc Kaspars. Es esmu Ilgas māsas vīrs. Bet kas
rakstīts tam? Kas tev ir izsalcis? Man bija jāvajag, kā mutu būtu pilna. Ok, super, paldies tev. Es esmu Līga. Līgavas māsa. Jā, šķaudot. Atbrīvojam. Vajadzētu divas kruķis no labi nebūs. Ir, vienus iedošu vienu un otru omeli iedošu. Omeli kruķi. Atdošu tevi kruķa. Nesiet, šeit tev otrs arī. Tas nebija. Nebija. Viss bija. Mani sauc Artis. Es esmu Jūgas brālis. Vēl palika mums. Jā, pagaidām. Man liekas, tā dāma nebija. Dāma ir iedos uzdevums. Mēs jau iedevām viņiem api. Jā. Es esmu Anete. Es nesmu žagojus. Es esmu Ilgas vīra māsas meita. Ok, Anete, vienkārši Anete. Tā, tagad mums ir mūzika. Kā tik uz kašķījot, ja? Ko tu domā? Mani teikt cits stāsts, pretas anekdotas stāsts. Es izstāstīšu arī. Tāda tur nebija. Ir, atradīšu, parādīšu, ja? Labāk, vai? Kā vēl uz kašķi, ne? Kā tu paciet, nezinu. Man sākot divu palaidu puikas pirmoreiz dzīvē ieskiem pirtī. Vienam 7, otram 5. Mazākie vienmēr ir drošāki, viņš skatās uz augšējās lāvas, sež baigais vicis. Mazais saka, onkulī, kāpēc tev tik liels vēders? Ir lielie vienmēr uz jokiem. Puikas, man tur ir bumbā. Un sež tādā. 7-gadīgais, es jau tāds slīpētāks. Tas paņēma mazo brālīti pie čupra un saka, laižamies, baigi īsais deglis. Man te jāatsimot viņas zināšanu. Vai tu dzirdēji? Tu kaimiņos, esmu Kaspars, bet kaimiņos runā, ka es esmu fotogrāfs, videogrāfs. Viņi mani zina. Es visu informāciju par viņiem zinu. Es visu izstāstīšu. Kā 90-gadīgi klačomīt pie kāda telpas? Mani sauc Jānis. Esmu jaunais vīrs. Kā mācītājs. Mani sauc Ilga, un es esmu Jājas sieva. Jā! Kā sporta komentētājs. Tā, mīļie, nu, mēs esam iepazinušies. Atceraties, nu, ja nekā sauc, tad ko rādīja visdrīzāk, vai ne? Jo vienmēr vajag emociju. Tagad mums bija plāns turpināt vienu nodarbi, bet mēs jums iedosim brīvo laiku, iedzerat, ja, uzpīpējiet, aiziet pa toltēm un pēc minūtēm 15 varētu būt atpakaļ uz nākamo. Darbie draugi, ar to jau viss nebeidzās, ka mēs iepazināmies un katrs pastāstīja kaut ko par sevi vienā teikumā. Gan jau mēs visi esam pamanījuši to, ka mūsdienās arvien vairāk pazūd tās kāzu tradīcijas, kaut kādas
viņas tiek izslēgtas kaut kādā veidā, modernizētas tās kāzas. Tad šoreiz gan jaunais vairs, gan arī mēs braši turamies jaunajiem laikiem un nolēmām tomēr kaut kādas tradīcijas saglabāt. Un par cik šis pasākums mums ir tāds vērienīgs, un mēs ar sieviņu esam divatā, tad lūksim jūsu palīdzību. Ja? Un aicināsim cilvēkus. Dalīsim amatus. Tā. Ar aplausiem sagaidīsim Droborgus, Ivars un Kaspars. Īsts citāts par Droborgiem. Leglāzēs un noglāzē, ja vajag vēmdina vai sauc palīgā mediķus, bet galvenais rūpējas, lai nevienā līdz galam izdzertā glāzē ilgi nebūtu tukšums. Jā. Nākošie mums ir modinātāji Artūrs un Ilze. Modinātāji parasti uzmodina visus, kuri traucē satiksmi un pārlieku skaļi krāts, kā arī neļauj gulēt brīžos, kad cilvēkiem jādzied, jādejo un jāpiedalās vispārējā jautrībā. Tad jūs vienkārši uzsvilpiet uz to cilvēku, jā? Ja? Ok, super. Urā. Nākamos aicinām ierāvējus Gins un Signe. Tas nav Šūmegers, cits Gins. Ierāvēji rauj iekšā jautrībā dejo un visur, citur visus tos, kas palikuši maliņā un tos, kuri nejauši nomaldījušies no svinīgu norises vietas. Īsāk sakot, ierauj visu un visus, ko vien var ierot. Stingri aizliegts ierot par žokļiem, acīm, deguniem un citiem vājiem orgāniem. Nākamos aicinām doktors Aikāsā Kristīne un Jolanta. Daktarītes mūsējās cieši sadarbojās ar Droborgu un labo viņa pieļautās kļūdas. Rūpējās par to, lai visu sirdis, grēmošanas trakti, kājas, rokas, galvas un maņu orgāni būtu pilnīgā kārtībā. Kā nav tieši, kas liekas nogriež. Normalizē asinsspiedienu un sirds klauves, steidzas palīgā visos kritiskos brīžos. Un nākamie mums ir tosteris, Māris un Edgars. Es atvainojos, Maris un Edgars.
Jūs būsiet cilvēki, kas vienmēr zina īstos vārdus īstajā mirklī. Vienmēr gatavi jebkuru klusumu brīdi aizpildīt ar kādu sulīgu tostu vai uzsaucienu par jauno pāri vai kādu no viesiem. Cieši sadarbojas ar Dromburgu un Aikāsāru. Īstais brīdis pacelt balsi un glāzi ir jebkurš klusuma brīdis. Nākamos aicināmies paģēns 007. Helmuts un Ilvars. Šiem kungiem galvenais uzdevums ir izlūkot, kas notiek kāzu frontē. Visu laiku būt informētam un pie pirmā vedēja pieprasījuma ziņot par stāvokli Mīles karalaugā, stingri uzraudzīt, lai pirmās gulētiešanas un māju piešanas sievas neapmaina vīrus un vīri sievas, un pats galvenais, lai pats aiziet ar to, ar ko atnāca. Un nākamie esiet aicināti Līgavas sargi, Gins Šulmakers un Ardīs. Šie kungi atbildīgi par to, lai Līgava nekur un nekad nepazustu un lai no viņas galvas nenokristu neviens matiņš. Ja nepieciešams, palīdz atbrīvoties no pārāk uzstājīgi pielūdzēju vēlējiem apskāvieniem. Nākamās dāmītes mēs aicinām auklītes. Dārta, Nikola un Alisa. Skaistās auklītes uzmet aci, lai nesadara blēņas un apvalīt niķus pašiem mazākajiem kāzviesiem. Tos, kam gadu skaits līdz 10, kā arī tos mazos, kam garlaicīgi izklaidēt ar grimasēm un citiem atribūtiem, palīdzēt izvairīties no traumām un no līšanas no pārējiem. Mainīties vietām, lai arī paši varētu pārbaudīt kāzu svinībās. Nākamo mēs pieminam. Paganini, Andris, muzikants. Mūsu Paganini pienākums ir muzicēt tā, lai nebūtu iespējams nosēdēt mierā un kājas pašas nestu tančos. Svarīgos brīžos sadarboties ar vedējiem un palīdzēt saorganizēt visu to kāzu jēzgu, kas notiek apkārt. Ok? Nākamā mums ir Vanagāts. Kaspars. Kaspars vēro visus darbus un nedarbus, sevišķi tos, kuri notiek kādā stūrī paslakus no citiem. Interesantākos notikumus fragmentus, kā arī kāzu viesus neatkarīgi no tā, vai tie vēlas vai ne piefiksēt un iekļaut kāzu kronikā. Man ir ideja, pēc tam tu varētu tos mirkļus, kurus tu negribēji redzēt, varētu rīt izlikt izsolā, mēs varētu izspielt. Un iedot uz ceļojumu jauniem pāriem. Kompromāta netrūkst. Nu viss forši.
Glāzes varam iepildīt, droporki ir uzdevuma augstumās. Jā, iepildam glāzes. Reku jau uzdevuma augstumās ir tosteris. Jā? Faktiski šitais ir vienreiz jāsaka. Pārtraucam ar šo brīdi. Gandrīz man izlabīja normāli. Tā, iedzeram.